Cienījamie kolēģi un kolēģis, mediķi no visas Polijas, kā arī no Lietuvas, Latvijas, Ukrainas, Slovenijas un Ungārijas. Jau pavisam drīz mēs jūs sveiksim Bjelistokā, Podlases galvaspilsētā, 22. starptautiskajās Polijas medicīniskās glābšanas meistarsacīkstēs un pavadošajā pasākumā starptautiskajās motociklu medicīniskās glābšanas sacensībās. Mēs vēlētos, lai jūsu uzturēšanās pie mums noritētu mierīgi un droši. Jā, tā ir taisnība. Meistarsacīkstes ir meistarsacīkstes un ir jāizdara viss iespējamais. Jo īpaši tāpēc, ka balvas, kuras esam jums sagatavojuši, tostar pateicoties sponsoru laipnībai, ir vērtīgas, taču atcerēsimies par godīgas spēles principiem. Tāpēc es lūdzu jūs visus kopā un katru atsevišķi ievērot godīgu sacensību. Nefilmējiet uzdevumus, nepārsūtiet informāciju par uzdevumiem, kurus jau esat izpildījuši. No savas puses mēs centīsimies nodrošināt, lai katrai komandai uzdevumos būtu līdzvērtīgi apstākļi. Mūsu ārvalstu viesiem esam sagatavojuši atvieglojumus, tulkus, kuri runā jūsu dzimtajās valodās vai angliski. Tas nodrošinās, ka jums nebūs grūtāk nekā komandām no Polijas. Pēc ierašanās Bjelistokā dodieties uz viesnīcu Podlasie, kas atrodas Stevdziestego Drugiego puku Piehoti ielā 6. Pie viesnīcas ir liela autostāvvieta, kurā pietiks vietas visām ātrās palīdzības automašīnām. Mēs jūs gaidām nevēlāk kā trešdien, 10. septembrī līdz 14. No 13. līdz 15.30 viesnīcas restorānā jūs gaidīs pusdienas. Reģistrācijas laikā jūs izlozēsiet starta numurus, no kuriem būs atkarīgi jūsu starta secība un atsevišķi uzdevumu laiki. Starta numurus jāuzlīmē uz ambulances priekšējā stiklatā, lai tie būtu redzami no ārpuses un neaizsektu jums redzamības lauku. Komandas no vienām un tām pašām vienībām saņem secīgus numurus. Mēs centīsimies nodrošināt, lai starp nakts un dienas uzdevumiem jums būtu vismaz 8 stundas atpūtas. Ierašanās dienā 14.30 aicinām jūs uz komandu sapulci, kur vēlreiz atgādināsim par noteikumiem, kurus šobrīd klausāties. Ja jums būs kādi jautājumi, centīsimies uz tiem atbildēt. Atcerieties, ka tiešsaistes sapulce, tas, ko jūs šobrīd klausāties, un sapulce viesnīcā neatbrīvo jūs no čempionāta nolikuma zināšanas. Uzreiz pēc sapulces lūdzu neizklīstiet pa istabām, jo mēs sāksim mūsu čempionātu ar augstu noti. Pirmais uzdevums būs tests, kuru jūs rakstīsiet uzreiz pēc sapulces. Tieši pēc testa tajā pašā konferenču zālē jūs varēsiet noklausīties 2 interesantas lekcijas pirmajā apmācību blokā. Vēlākais 5:00 no viesnīcas N Podlasie sāksies ātrās palīdzības automašīna parāde. Vispirms lūdzam izkārtoties komandas ar numuriem no 1 līdz 10. Mēs dosimies tieši uz Branicku pili, kur svinīgi atklāsim mūsu čempionātu. Lūdzu, palieciet līdz svinīgā pasākuma beigām, jo esam jums sagatavojuši īsu māksliniecisko programmu. Pēc atgriešanās viesnīcā jūs gaidīs gardas vakariņas. Jums būs nepieciešama enerģija, jo šajā nakts sesijā esam jums sagatavojuši veselas 4 uzdevumu kārtas, taču tām nevajadzētu aizņemt vairāk par 2 stundām. Mēs esam centušies, lai laiks, ko parasti pavadām, pārvietojoties starp uzdevumiem, būtu pēc iespējas īsāks. Būs intensīvi, bet īsi. Mūsu čempionāta laikā jūs neizmantosiet SOD prēmu planšetdatorus. Reģistrējoties viesnīcā, jūs saņemsiet grafiku, kurā būs norādīts, ka dodaties uz katru uzdevumu. Uzdevumi tiks izspēlēti pa apli. Tātad jūs dosieties no viena uzdevuma tieši uz nākamo, neatgriežoties viesnīcā. Starta laukumā pie viesnīcas jums jābūt laikā un jāierodas tur ar ātrās palīdzības automašīnu, gataviem veikt uzdevumu. Tāpēc rūpīgi pārbaudiet laiku grafikā un nesajauciet starta numurus. Mēs nekavēšanos netolerēsim. Nevis tāpēc, ka mēs Bjelistokā būtu nelaipni, bet gan tāpēc, lai viss čempionāts nesabruktu kā kāšu namiņš. Starta punktā jūs saņemsiet norādījumus, kur jums jādodas, kā arī uzdevuma aprakstu. Mūsu čempionātā mēs izmantosim Google navigācijas sistēmu. Tāpēc būtu labi, ja šī lietotne būtu jūsu telefonā. Atcerieties, reģistrējoties viesnīcā, noskanēt vienu no šādiem kontrolkodiem, kurus mēs jums tur sagatavosim. Tādā veidā jūs pārbaudīsiet, kā jūsu ierīce tiek galā ar mūsu norādēm. Starp uzdevumiem pārvietojoties atbilstoši ceļu satiksmes noteikumiem, tātad bez gaismas un skaņas signāliem, ja vien nenonākat reālā apdraudējumā, kur būs nepieciešama jūsu palīdzība un jūs uzskatīsiet, ka šādus signālus vajadzētu ieslēgt. Atcerieties, ka šādā gadījumā jāizsauc medicīniskās palīdzības brigāda Polijā. Tie ir numuri 999 vai 112. Paziņojiet arī sacensību birojam un čempionāta komandierim, tātad mani. Uzmanību! Ļoti svarīga informācija. Sacensību laikā ir absolūta nulles tolerance pret alkohola un psihoaktīvo vielu lietošanu uzdevumu izpildes laikā. Uzdevumā jums jāierodas laikā. Komanda, kas nokavēs uzdevumu starta vietu, saskaņā ar nolikumu netiks pielaista pie uzdevuma izpildes. Tas vienkārši nav izdevīgi.
Uzdevumu vieta jums jāatstāj atbilstoši grafikam, lai netrolētu nākamajām komandām. Pirms ieiešanas inscenējumā tiesneši jums pastāstīs par uzdevumu scenāriju. Ja jums būs kādas šaubas, lūdzu, jautājiet. Laika tiesnesis ieslēgs chronometru un skaļi pateiks: laiks sākas. Uzdevuma izpildē vienmēr ir 10 minūtes. 2 minūtes pirms beigām laika tiesnesis jūs informēs, ka līdz uzdevuma beigām ir palikušas 2 minūtes. Pēc komandas N uzdevuma beigas jūs savācat savu aprīkojumu, atgriežaties ātrajā palīdzībā un pametat inscenējumu. Laika tiesnesis norādīs, kur jums tālāk jābrauc. Ierašanās laiks nākamajos uzdevumos ir norādīts jūsu tabulā. Ja pieļausiet būtisku kļūdu vai radīsiet apdraudējumu sev vai citiem dalībniekiem, tiesnesis var pārtraukt uzdevumu pirms laika. Mēs iesakām līdzi ņemt fioles ar fizioloģisko šķīdumu, uz kurām ir norādīts zāļu nosaukums un deva. Ja vēlēsieties to ievadīt, jums skaļi jānosauc zāļu nosaukums un deva, atšķaidīšanas veids jāuzvelkta šrifcē un jāizlej blakus, tādējādi imitējot zāļu ievadīšanu pacientam. Lai ievietotu vēnu katetru, jums tas jāpielīmē izvēlētajā vietā. Jums līdzi jābūt skābekļa balonam, pat ja tā ir pēc pudele, kas apzīmēta kā medicīniskais skābeklis un pievienota maska. Jums skaļi jāpasaka, kādu plūsmu iestatāt. Viss, ko vēlaties izdarīt, bet ko nevar simulēt, jums jāpasaka skaļi un skaidri glābšanas darbību laikā. Pacienta izmeklēšanu veicam atbilstoši procedūrām. Novērtējot cietušo, neatkarīgi no tā, vai tas ir aktieris vai manekiens uzdevuma izpildes laikā, ja tiesnesis nesniedz informāciju par aktiera medicīniskajiem parametriem, jāpieņem tie, kas tiek simulēti uz manekiena vai ko norāda aktieris. Intubāciju, defibrilāciju, ventilāciju un krūškurvja masāžu, protams, veicam tikai uz manekeniem. Lai izmērītu asinsspiedienu, jāuzliek manšeta un jāvaicā tiesnesim, kāds ir mērījuma rezultāts. Lai izmērītu glikēmiju, jāizņem glikometrs, jāsimulē pirksta dūriena veikšana un jāvaicā par glikometru rādījumu. Pārsējas un imobilizācijas veicam tāpat kā reālajā dzīvē. Sagatavošanos transportēšanai arī veicam tāpat kā reālajā dzīvē. Aprīkojums ar medicīnas ierīcēm un materiāliem jāatbilst pieņemtajiem standartiem ātrās palīdzības automašīnas aprīkojumam. Tomēr jums nav obligāti jābūt līdzi mehāniskās krūškurvja kompresijas ierīcei, respiratoram un infūzijas sūkņam. Atcerieties, lai nepiemēslotu un aiz sevis sakoptu. Pēc visu uzdevumu izpildes nakts vai dienas posmā jūs saņemsiet paziņojumu, ka jāatgriežas viesnīcā. Viesnīcā reģistrējieties starta finiša punktā, lai apstiprinātu, ka esat atgriezušies. Čempionātu 2. dienā jūs sagaida gardas brokastis un pēc tam nākamais uzdevuma posms. Atcerieties nepārgulēt un ierasties laikā uz starta lauka. Apmācību bloks, kas paredzēts 2. dienai, sāksies 10:00 un ilgs līdz 3 pēcpusdienā. Ir vērts tur iegriezties un izmantot iespēju. Laipni aicināti. Atcerieties par pusdienām no 13:00 līdz 15:30, kā arī par uzdevumu apspriešanu 17:30. Pēc tam jau tikai svinīgās vakariņas, rezultātu paziņošana un balvu pasniegšana. Aicinām jūs uz viesnīcas restorānu Lipkovi Ogrda 20:20. Cienījamās kolēģis un cienījamie kolēģi, ja šīs meistarsacīkstes jums būs kaut vai uz pusi tik aizraujošas, kā to sagatavošana bija mums, tad mūsu skaistajā pilsētā jūs sagaida neticamas emocijas. Uz tikšanos Bjelistokā jau 10. septembrī.